Tomēr šobrīd neesmu viens pats studijā. Pie manis ir viešņa, un tā ir Zemgales sociālā uzņēmuma privātās pamatskolas pats dibinātāja un vadītāja Egita Matulēna. Sveiciens. Čau, Egita! Čau. Prieks tevi satikt. Pirms mēs sākam šo interviju, man jāizstāsta svarīga informācija. Ja? Sociālā uzņēmējdarbība ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodu. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir izsināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas uzņēmējiem personīgi. Šī intervija ir radīta projekta sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuva ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Interag 6A Latvijas Lietuvas programma 2021 līdz 2027 gadam. Par interviju saturu pilnībā atbild Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālā nostāja. Šī ir otrā reize dzīvē, kad es šo lasu šādu informāciju, pirms intervijas, un šis ir svarīgi. Jā. Egita, stāsti, kā radās sociālais uzņēmums privātā pamatskola pats? Kāpēc izlēmāt kaut ko tādu uzsākt? Jā, man ir vairāk gadu pieredze darbā ar bērniem. Tās ir bijušas gan nodarbības aktivitātes, arī darbs skolā. Un kādu laiku domāju pamēģināt pati savu veidoto biznesu vai nodarbošanos, un sākām darbu kā pakalpojumu sniedzējs bērniem, kas mācās mājmācībā, mājskolā un mājmācībām. Un tad pēc 1,5–2 gadu darbības sapratām, ka šī būs skola un ir jāveido tas vienotais mūsu burbulītis, kur mēs gribam izcelt tās mūsu vērtības un tam, kam mēs ticam. Jā. Tā ir tāda lieta, skola un bērni. Tur jābūt ar lielam aicinājumam uz to. Tas ir bijis vienmēr tavs tāds aicinājums? Tad, kad es biju tīne, tad visi radu bērni visādos pasākumos vienmēr lipa pie manis. Man liekas, Tev ir tā enerģija. Jā, tas ir ļoti labi, ļoti labi. Bet, ir bijis aicinājums, un tā dzīve visu laiku no darbošanās atkrituma apsaimniekošanas biznesā aiznesus līdz izglītībai, kuras piedzimstot maniem bērniem, sapratu, ir jādara kaut kas ir jāmaina, kaut kas jāmaina. Kas ir tā sociālā problēma, ko risina privātā pamatskola pats? Vides nepiemērotība bērniem. Ne visiem. Nesaku labs vai slikts, bet ir piemērots un ir nepiemērots. Un es pati pēc darbošanās skolā izanalizēju, kas ir tās lietas, kas buksē, kas nestrādā, kuras man gribētos, lai ir savādāk par labu bērnam. Un te mēs esam. Kādas ir tās atšķirīgās tās lietas, kas jums atšķirās? Man vismaz pašam personīgi interesē. Kāda jums izskatās skola, kas jums atšķirās? Mājīga vide. Ir dīvāniņi? Ir dīvāniņi, ir pufiņi. Un mums ir arī apskāvieni, kurus vienmēr var dabūt pie skolotājiem. Ir pedagogi, kuri mācās paši sevi iepazīt, mani tai skaitā, lai nekrautu bērniem virsū savas privātās problēmas vai kaut kādas traumas vai vēl nezinu ko. Bet tāda bērniem piemērota vide. Tas ir tas, ko bērni pasaka, kad visvairāk viņiem patīk. Viņi nosauc vārdos tur skolotājus un to, ka te var justies kā mājās. Un jūs skolotāji drīkst uzrunāt, ja? Jūs saucat par uz tu un Egita. Jā. Jauk, vai neciedot tādu tiešām mājas tādu sajūtu? Jo tas mūsu mērķis ir, kad skolā ir nevis skolotājs, bet gids vai pavadonis, kurš palīdz iemācīties un motivē to bērnu un attīst to bērnu iekšējo motivāciju. Kā tieši notiek tas mācību process, kā viņš nedaudz atšķirās? Varbūt ir kāda specifika tāda? Specifika ir tāda, ka mēs ļoti ieklausāmies bērnos. Mēs ik pa laikam, pat jāsaka gada laikam nomainoties, mēs prasam, kā jūs gribat. Nevienmēr to var īstenot, bet viņu viedoklis ir ļoti svarīgs. Tā kā mēs to līdz atbildību attīstam ikdienā, visādos sīkumos. Un mēs daudz kustamies. Mēs ejam ārā, vācamies arī ārā. Klases ir iekārtotas tā, ka nav skolotāja galda, bet visiem ir vienādi galdi. Un kur skolotājs sēž tāpat tās? Blakus kaut kur? Mums ir pusaplīšos, jā. Cik jauki. Jā. Manā laikā, kad es mācījos skolā, man aiz auss aizvilka, tāpēc, ka noša burtnīca bija aiz auss pie parastā telefona, lai piezītu mammai, kāpēc nav.
Man izmet no mūzikas skolas, jo suns saplēsa nožu grāmatu. Nu, tas ir briesmas, kāda bija vispār skola mūsu jaunībā, un man ir tik milz un liels prieks, ka jūs kaut ko tādu darāt. Mainat šo uztveri, ka mūsu bērniem, mana meita arī mācās līdzīgā skolā. Nu, tas šobrīd viņi mācījās, un tagad, laikam, šī tēma laikam nav tik publiski apspriežama, bet viņiem arī bija šis te, ka ar skolotāju uzrunā uz tu, kas man likās fantastiski. Viņi saka, skolotāji, viņi saka, jā, mēs ar Zandu, saku, Zandu, man skolotāja Zanda. Jā, mēs Zandu satiekās, apķerās, man liekas tā draudzība, nevis, ka ir valdonīgs skolotājs priekšā. Vai, nu tas ir skaisti, ko jūs tiešām darāt. Klau, nu, mums ir viena lieliska lieta, ko mēs ar jums tik noslēgumā varētu izdarīt. Mums ir balva, ko mēs varētu iedot, vai ne? Ko jūs varētu iedot. Ja? 5 dienu nometnes vasarnīca apmeklējums radošai jēgpilnai laika pavadīšanai svaigā gaisā. Nometne noteikti vasarā, Lielvircavā, Jelgavas novadā, privātās pamatskolas pats ēkā un teritorijā. Tātad tas, ko mēs tulīt dosim mums iespēju iegūt, ir kādam no jūsu bērniem 5 dienu bezmaksas apmeklējums šai nometnei. Vesels 5 dienas nometne, vai nav burvīgi? Brīnišķīgi. Un jautājums, kā tad jūs varat iegūt šo iespēju, ir jums jāatbild, cik gadus notiek nometne vasarnīca. Lūdzu, sūtiet uz WhatsAppā uz numuru 2733 9933. Man patīk, ka neuzdevām jautājumu un jau atsūtīja 4. Es neteikšu, vai tā ir pareizā vai nepareizā atbilde. Pēc tam es ar viņiem visu noskaidrošu. Egita, liels paldies, ka atnācāt, un man ir liels prieks par to, ko jūs darāt. Paldies. Turpiniet tā tik uz priekšu. Es ceru, ka visas mūsu skolas Latvijā būs tādas nākotnē. Jā, brauksim ciemos. Brauksim ciemos un draugi, piedalāmies konkursā. Cik gadus notiek nometne vasarnīca? Iespējams, jūsu mazais redzgals varēs doties 5 dienu nometnē. Vārds, cik forši. Paldies, Egita. Atā!